publicēt arī pieteikumu portālā, kas lasām, klausām, neieplādējam. Es šo te improvizēto pasaukumu biju domājis sasauc par godu vakardienas notikumiem, taču šodien jau ir atkal jauni notikumi. Es svaigi nāku no ģenerāla prokuratūras, kur ne tikai esmu sasniedzis dažādas iesniegumus, bet arī iepazinies ar kādas lietas materiāliem, kas ir tiešākajā saistībā ar to, kāpēc mēs šeit šodien esam. Ja jūs varbūt atceraties, pirms 2 gadiem sasaucu par preses konferenci par drošības policijas pret mani safabricētu kriminālu procesu saistībā ar grāmatu Cits ķēķis par uzņēmēju Rezānska iesnieguma fragmentu publicēšanu šai grāmatā. Jau toreiz, tāpat veicot audio ierakstu drošības policijā, atklājās, ka drošības policijas izmeklētājs melo apgalvojot, ka drošības policijas rīcībā šādu iesniegumu nesot un viņš par to neko nezinot. Tagad ir pagājuši 2 gadi. Jums visiem rīcībā ir prokuratūras lēmums, ar kuru šis krimināla process noziegums uzstāvot trūkumu dēļ ir izbeigts, kas latviski runājot nozīmē to, ka prokuratūra 2 gadus ir pacietīgi noskatījusies, kā drošības policija īsteno šo politisko pasūtījumu, beidzot ir apnicis, arī šis safabricētais process ir beidzies. Šodien es esmu iepazinies ar šīs lietas materiāliem un es darīšu visu iespējamo, lai pārskatāmā nākotnē šie materiāli tiktu arī publiskot, kur ļoti uzskatām rāda, kādā veidā drošības policija reāli strādā, kādas likumus tā ievēro, kādas tā uzskata par spēkā neesošiem un uz to neattiecīšiem. Bet tas vēl tikai būs. Šis krimināla process ir vistiešākajā saistībā ar vakardienas notikumiem tādā ziņā, ka mēs atrodamies pie iestādes, kurš ļoti precīzi uzskata, ka Latvijas Republikas likumdošana uz to neatiecas. Nekas to neapstiprina spilgtāk, kā šodien drošības policijas informācija plašsaziņas līdzekļiem, kur es nu pat kā izdrukāju, kurā ir gari un plaši aprakstīts, ko Latvā labs ir slikti uzvedējis pie drošības policijas, kā viņš šeit ir filmējis un tā tālāk. Šim paziņojumam ir viens neliels defekts. Šajā paziņojumā nav minēts neviens normatīvais akts, kas ļautu drošības policijai rīkoties tā, kā drošības policija ir rīkojusies. Šeit nav minēts neviens normatīvais akts, kas neļautu cilvēkam jebkurā sabiedriskā vietā bez kādiem izņēmumiem filmēt, fotografēt, veikt ierakstus un tā tālāk. Šeit drošības policija mums raksta, šādas darbības ir aizliegtas. Ir tāds sīkums. Neviens normatīvais akts, kas pamato to, ka tas ir aizliegts, nepastāv. Un viņš šeit, protams, nav minēts, tāpēc, ka tāda nav. Kāpēc es esmu veicis līdzinājās darbības šeit pie drošības policijas, kas šeit ir smalki un detalizēti aprakstīts? Viss sākās ar kolēģis Agneses Margevičs ierakstu Twitterī par drošības policijas darbiniekiem, kas braukā ar lepniem BMW un nodarbojas ar jumtošanu. Jumtošanas, protams, pārbaudīt nevar, savukārt mašīnas pārbaudīt ļoti labi. Un tātad, ņemot vērā, ka neviens pats normatīvais akts man kā Latvijas pilsonim neaizliedz jebkurā sabiedriskā vietā atrast fotoaparātu, fotokameru, diktafonu, tā tālāk. Es arī sāku šeit, brīvā laikā, pa stundiņai, pa pusstundiņai pastāvēt un papilnīt. Pirmajā reizē, kad es to darīju, atnāca drošības policijas darbinieks, kurš nestādījās priekšā, pēc tam paziņoja, ka viņu sauc Ēriks. Nespēja neko pateikt, kāpēc šāda filmēšana nevarētu notikt. Pēc tam paziņoja, ka tās ir manas tiesības, nostājās priekšā kamerai un citīgi pusstundu stāvēja. Pēc nedēļas atnāca 3 policijas darbinieki, paziņoja, ka pastāvot mistiski ministru kabinets noteikumu 887, kas neļauj šo filmēt. Pēc ilgākas diskusijas mēs noskaidrojām, ka runa varētu būt par to, ka pie valsts noslēpuma likuma ir klāt valsts noslēpuma objektu saraksts, un tur ir minēta arī tāda lieta, kā, citējuši precīzi, kritiskās infrastruktūras kopums. Kas tas tāds ir, nav zināms, bet pieņemsim, ka drošības policija ir šāds kritiskās infrastruktūras kopums. Kādā ziņā tas attiecas uz Latvijas pilsoni, kurš vēlas īstenot savas tiesības? Nekādā. Tur nekas nav rakstīts par to, ka pie sabiedriskā vietā pie šādas infrastruktūras jūs nevarētu darīt, ko vien jūs vēlaties, nepārkāpjot sabiedrisko kārtību un tā tālāk un tā tālāk. Kas attiec uz šo te drošības policijas paziņojumu un tam līdzīgi, nākamnedēļ šī filmēšana turpināsies, pēc tam turpināsies vēl un vēl un vēl. Kamēr mums būs pilnīgs priekšstats gan par drošības policijas BMW un citām automašīnām, gan par to, ko es konstatēju vakar ierodoties atkārtot drošības policijā, lai iesniegtu iesniegumus. Proti, ka pulkstens ir pāri 4 un drošības policijas darbinieki vienotā straumē plūst prom no darba vietas, ko darba laiks beidzās 5. Kas, protams, ir sīkums. Cilvēkiem, kurus sargā valsts noslēpums, acīm redzot, viss ir atļauts.
Tas, kas notika vakar, protams, ir tikai likumsakarīgs tā viss turpinājums. Jūs varat pamēģināt atrast, jums rīcībā tagad ir visi drošības policijas paziņojumi, gan tie, kas vakar, gan tie, kas šodien. Pamēģiniet atrast kaut vienu normatīvu aktu, Latvijā spēkā esošu normatīvu aktu, no kur izrietētu tas, ka es nevaru ierasties drošības policijā, iesniegt iesniegumu, man kabatā ir diktafons, tā kā iesniegums ir mutvārds, lai es nevarētu šo iesniegumu pats fiksēt. Par pašu aizturēšanu man nav nekāda jēga izklāstīt savu versiju. Katram no jums ir audio disks, kurā ir pilnā aizturēšanas gaita no brīža, kad es sāku iesniegumu nodošanu līdz brīdim, kad es iznāku no drošības policijas. Tā ir pusotra stunda. Vietām ļoti vienmuļa. Varu pateikt priekšā, kā ap 16 minūtes sāks aizturēšana, pēc tam droši vien interesantākās vietas ir tās, kuras atkārtot un atkārtot lūdzu advokātu palīdzību, kas man absolūti pretlikumīgi tiek liekta, kā jau tas šajā iestādē ir pierasts. Un tā tālāk, un tā tālāk. Par šo konkrēto gadījumu, tāpat kā manis iepriekš aprakstītājiem, jau ir nodot visi iespējami iesniegumi gan Mežvieta kungam, gan valsts policijai, gan ģenerāla prokuratūrai. Tātad te mēs paskatīsimies, cik tiesiskā valstī mēs reāli dzīvojam. Savukārt, kas attiecas uz diktafoniem kā tādiem, ja tāds ir jautājums. Šī te safabricētā krimināla procesa 2 gadu pseido izmeklēšanas laikā man ir bijusi tikšanās ar kādu cilvēku, kurš apgalvoja, ka esot drošības policijas darbinieks un piedāvāja acīm redzami noziedzīgā veidā šo kriminālu procesu izbeigt apmaiņā pret noteiktiem pakalpojumiem. Tā kā šīs sarunas laikā man nekāda diktafona nebija, neko es ar to nevaru iesākt. Tie ir mani vārdi pret nezinu kā vārdiem. Kādi pakalpojumi? Ziņu sniegšanu par noteiktiem cilvēkiem, noteiktām publikācijām un tā tālāk. Par Stukaču? Jā, par Stukaču, tā tas saucās. Bet kopš tās reizes mans absolūts princips ir tāds iedarīšana ar šīs te iestādes darbiniekiem, kur acīm redzot uzskata sev pāri likumam esošiem. Diktafons ir jebkura cilvēka obligāti nepieciešama dzīves sastāvdaļa. Ja man nebūtu diktafons pirmajā nopratināšanā, kad šis process tika sākts, neviens pasaulē neuzzinātu, ka izmeklētājs Baranovskis melo, apgalvojot, ka viņam nav konkrētā iesnieguma, kas sen ir bijis drošības policijai. Ja man līdz nebūtu diktafons vakar, es varētu iet pa pasauli ļaudams un kliegdams, cik nelikumīgi ir notikusi aizturēšana un kā nav bijis nekāda pamata. Tagad šis diktafons ar visu ierakstu ir jau vakar nodots valsts policijai, ielikts aizzīmogot aploksnē, aplipināts ar speciālo lentu, tā kā neviens Mežvietas kungs vai viņa kompanjoni tai klāt netiks. Un lieta notiks likumīgi, godīgi un kārtīgi. Īsumā tas viss. Minēja vārds politiskas pasūtības. Jā. Pasūtības. Tad, kad, es, protams, nezinu, kurš konkrētais pilsonis kādā formā to ir darījis, taču no tās informācijas, kas manā rīcībā, es pilnīgi droši zinu, ka šis ziņojums, uz kura pamata tika sākts krimināla procesa sākumā, tika iesniegts ENAP, tā saucamajā. Uz ENAP saņēma apjomīgus iebildumus pret to, ka šis krimināla process tiek izmeklēts tur. Pēc šī visas spiediena tas tika pārstāvts drošības policija, kas arī godīgi 2 gadus darīja, ko varēja, lai to visu pavilktu garām. Līdz tas, protams, likumsakarīgi beidzās, tā kā tam vajadzēja beigties pirms 2 gadiem. Bet vai tā bija āboltiņa vai kampers vai kas, es, protams, nezinu. Bet vienotībā. Redziet, jautājums par to, kuram ir jumts pat laika vairāk pēcdienas politiķiem vai politiķas pēcdienas, es nevaru atbildēt. Manuprāt, šīs pusnoziedzīgās schēmas ir saugušas kopā tik cieši, ka atšķitināt, kurš kuram ir pavadā, kura pienākumu uzdevumus un pasūtījumus pilda, vai tas notiek kāds apisa izdevīguma princips, es nezinu. Es zinu to, ka mūsdienu Latvijas Republikā metode mēģināt sākt ar cilvēku iespējami daudz kriminālu procesu, un lai tad viņš Latvijas sakot čakarējās uz nebēdu un tā tālāk. Tam viņam, nekam citam viņam laika dzīvē nebūs. Varbūt mans gadījums nebija īsti. Tas izrādījās, ka objekts krimināla procesa nav gluži tik paklausīgs un iecietīgs, kā varbūt kungiem to gribējās.
tas arī par kuru jūs šogad 17. atzīm par aizdomas? Jā. Tas ir kārtējais drošības policijas efektīvās darbības apliecinājums. Tieši gandrīz burtā šādu lēmumu bija saņēmis pirms gada, tieši 2014. gada 17. aprīlī. Tas, kas gada laikā bija izdarīts, drošības policija bija darba, sapratis, ka tas, kas ir publiskās grāmatā, nav korespondence, bet ir iesniegums. Tas iesniegums, kurš viņam rīcībā bija jau pirms 2 gadiem. Tas ir tas, ko viņš 2 gadu laikā noskaidroja, un, lai izliktos, ka kaut kas ir izdarīts, piemeklēja klāt vēl vienu pantu, proti 145. krimināla likuma pantu, kuram tajā brīdī jau bija iestājies nojūta. Tā kā, ja kādam ir jautājumi, kāpēc Igauņi spēja noķert gan krievu spiegus, gan nodevējis paši savā vidū, bet mūsu valstī nekad neviens tāds nav redzēts, šis ir skaidrs apstiprinājums. Kamēr spēcdienas par šo te priekšgalā strādās neviena reāli nekontrolēta un drīzāk būs paši noteicēji nekā pakļausies kaut kādai parlamentārai vai citādai kontrolē, mēs neko citu nevaram gaidīt. Kā jūs labi zināt no dzīvnieku fermas, tad, kad cūkas kļuva par saimniekiem, kas tad notika? Mēs uz to pusēju. Jūs atkārtojat faktiski Girsa Ileriona noteikumus par cūku fermu un tā tālāk. Nē, esmu dzirdējis, bet jā, tas man nesagādā prieku. Girsa kungs un Lindermana kungs ir, protams, vēl viens spilgts drošības policijas darbības efektivitātes apliecinājums. Tad iznāk, ka viņi jūs tagad atzīt par aizdomās, kurāt pēc tam vēl vajāšanu? Nodeva uz vajāšanu, prokuratūra izbeidz lietu, jums ir viss dokuments, viss sīkums smalki aprakstīts un tā tālāk. Un tagad, protams, paskatīsimies, cik nopietnas ir bijis šis pasūtījums, vai šis pasūtījums ir bijis spēkā, jo teorētiski drošības policija, protams, vēl mēģināt to lēmumu pārsūtēt kaut par vietu prokuroru, ģenerālu prokuroru. Par ko? Par ko viņi tā ir nodarbināti? Te ir pasūtījums drošības policija. Tad jūs viņi nevarat izraut, jūs vismaz uzliekat virsū kaut kādu plāksteri, lai viņi tur apakšā dzīvo un neknibināt. Ar 1, 2, 3 kriminālprocesiem ļoti labi izdarīt. Uzliekat aizņemt pārskaidrojumu, rakstīšanu, nākšanas prācināšanu un tā tālāk. Paprasiet kaut Inārai Vilkastei, kā viņi ir kriminālprocesiem dzīvo. Jūs minējāt, ka publicēsiet materiālus, kad? Ja drošības policijas pasūtījums būs izbeidzies, vai viņi būs sapratuši, ka šādā veidā nekas labs nesanāk un lēmums par procesu izbeigšanu nebūs pārsūdzēts, tad krimināla process tiks izbeigts. Man būs iespēja likumā noteiktā kārtībā iepazīties ar dokumentiem, es paskatīšu lūgumu konkrētus dokumentus atļaut publiskot, aizkrāsojot tur visus personu datus un tā tālāk. Tādā veidā. Man nav nekādu... Es nekad neiešu, vismaz pārskatāmā nākotnē, ar ieslēgtiem diktafoniem uz prokuratūru, jo prokuratūra manā izpratnē tomēr ir tā iestāde, kas kaut kā cenšas likumu ievērot un dara to pietiekami normāli. Prokuratūras darbinieki brauc ar dārgam automobiļiem? Pie tiem mēs arī nonāksim, protams. Programma ir liela un gara, tad, kad mēs būsim tikuši galā ar drošības policijas darbiniekiem, kas valsts noslēpuma aizsargā dara, kas viņam ienāk prātā mūsu Satiksmes aizsardzības birojas, kuram ir laiks sagatavoties, piemeklēt kaut kādus normatīvos aktus, kāpēc tur nevarētu filmēt, arī tur nonāksim. Pēc tam militārās izlūkošanas un drošības dienas, pēc dienas mums pietiek. Cik tas vispār Latvijā?
cik pēc dienas tu Latvijā? Nezinu, es pašlaik kā to skaitu. Ir operatīvās darbības likums, kur ir uzskaitīts operatīvās darbības subjekts, kas arī var apskatīties. Tā mašīnām runājot, kādām varbūt ir parasti. Nu, es esmu tikai sācis, bet BMW marka ir kā domāju. Daudz labas krīzijas. Kad materiāls būs pietiekami liels, es domāju, kādā veidā to darīt, jo lai kādu parazītu iestādē strādāt, man nav nekāda vēlēšana skaitāt Latvijas Konstitūciju un, protams, ka es ievērošu pats savu personisko ētikas kodeksu, kamēr normatīvi akti neko nenosaka un publiskošu tās lietas, ko uzskatīšu par labām sabiedrībām valstī. Labs lūdzu. Es jums jau iesēju vienu dokumentu, kur jūs jau neapskatījāt, bet lieta tāda, ka vai jūs neredzat, ka te nav pie kā griezties, jo vispār šī valsts ir neleģitīva. Ja jūs droši zināt, ka, piemēram, mūsu Saeima ir nelikumīgi tikusi pie varas, tie paši komunisti pārsēduši krēslos, un tas ir rezultāts. Pašlaik notiek tautas iznīcināšana. Un es domāju, tur man arī dokumentā ierakstīts, ANO droši jāsūdzās ANO drošības padomē, atbilstoši starptautiski pieņemtajiem dokumentiem 409 un 410. Jāizskata situācija Latvijas ārkārtas sēdē, jāizsūta komisiju šeit, izvērtēt, kas te notiek, saprotiet. Labs, mums ir to par maz. Nedomāju, ka jūs iznīcināt vēl cilvēku vai mani. Mēs tiekam iznīcināti, apzināti iznīcināti, jo būtībā visa mūsu valsts jau pamats ir iznīcināta. Jāsakās no šejienes. Es domāju, ka katram cilvēkam vajadzētu darīt to, ko viņš uzskata par pareizi un savos spēkos esošu. Jā, bet viņi jums novāks un pateiks, ka jūs saslimis esat un vēl kaut ko izlaut tāpat kā Freimani vai ar daudziem citiem, saprotiet, būs. Pašlaik tas izskatītos viegli aizdomīgi, vai ne? Bet jūs teorētiski esat nedaudz tāda iespēja, ka ir vēl varbūt kaut kāds krimināla process un kaut kāds iespēja. Protams, ir. Bet ar manu dzīvesveidu tas ir diezgan apgrūtināts. Pārāk publiski? Nē, drīzāk pārāk noslēgti. Tas ļoti atturīgi un mūsu dzīvesveidu tā kā iespēja uz kādu ziņojumu pamata piepūtni, ārkotību kontrabandu vai kautiņas krogos vai vēl kaut ko eksotisku. Diezgan pagaidām šajā valstī tas ir diezgan labiski. Tie bija draudi nevis man, bet māsai ģimenei. Man ir aptuveni skaidrs, kas tos izteica un kāpēc, bet, protams, ka process ir beidzies, varēja gaidīt nekādu rezultātu. Es pieņēmu zināšanu. Tagad kāds Nē. Vai šajā kompānijā ir kāds no drošības policijas? Kāds varbūt no drošības policijas vēlas izteikties? Man ir tikai tie iesniegumi lēmums būs pieteikumā lapā tāds lejuplādējums. Nu, Vēl vien kārtīgi. kas? Vēl vien kārtīgi. Tie ir vakardienas iesniegumi. Jā, Šodienas, es zinu, sabiedriski vieta. Cilvēks, kas vēlas piedalīties, mēs gaidīt visu kā vienu. Tie, kas nedabūja dokumentu, es biju sagatavojis 10 kopijas no visu, bet par maz portālā pieteikumu pēc kaut kādas pusstundiņas, gan tas audio būs noklausāms un lejuplādējums, gan visi dokumenti būs izlasām lejuplādējumi. Что вчера произошло? То, что вчера произошло, очень ярко характеризует не только готовность наших спецслужб на преступные действия, но и абсолютный непрофессионализм тех людей, которые вроде защищают безопасность Латвии.
В аудио вы можете все это прослушать от А до Я, если есть такое желание, но если коротко, то приходит человек, который хочет подавать заявление в устной форме, что позволяет закон о заявлениях, и берет с собой диктофон, чтобы самому это заявление записать. Вы потом можете katrs no jums pēc tam ieiet pa tām mazajām durtiņām, apstīties, kā tur viss ir iekārtos, par to nevienam pa galvu nesit, un jums ir pilnas tiesības. Tā sakot, jūs piespiedat podziņu, ieiet pa durvīm, aiz durvīm ir turnikets, galds, pie galda šajā pusē ir krēsliņš. Turniketam jūs netiekat garām, kamēr jūs neesat iereģistrēts, jo tur sākas drošības policijas telpas. Jūs iereģistrē, jūs izējat cauri, jūs izējat vienam metāla detektoram, jūs pārbaudat ar otru metāla detektoru. Pēc tam atnāk cilvēks ar dīvainu vērķi, kura certifikācijas dokumentus drošības policija nespēja uzrādīt, un tikai tad jūs ejat kaut kur tālu. Tas, kas notika vakar, да, то, что произошло вчера, после прихода я там минут 10-15 просидел, потом пришел инспектор Лейш, который сообщил, что у них есть подозрение, что я вот это вот все мероприятия записываю. Я сказал, что да, записываю, конечно, у меня есть опыт и так далее, и так далее. Потом я был приглашен на техническую проверку. Я хотел, во-первых, точно узнать, на основании какого документа. Документ это такая вещь, которая имеет подпись, штамп и так далее, и так далее. На основании какого документа будет проводиться такая проверка. Документ предъявить не могли, сказали, если что не нравится, жалуйтесь. Потом я хотел узнать, как будет проводиться техническая проверка, как именно, с какой целью и так далее, и так далее. На что мне было заявлено, что если я задержан, будет применена физическая сила. Ну, так как драться с паразитом я не имею никакого желания, то мы проследовали дальше, без всякой проверки. Так что святая святых полиции безопасности, я с позволения полицейских этих самых попал с телефоном, с диктофоном, который тут же положил на стол. Люди смотрят на меня, как на выражение саунд с зеленым вартием. Ну что, я записываю в Твиттер, что меня задержали. Они смотрят. Полиция безопасности, которая должна обеспечить там сохранность и так далее своих помещений. Ничего не происходит, все нормально. Но я сфотографирую инспектора Клейша, публикую в Твиттере. Нормально. Звонит Андрей Слайварс из БНС, спрашивает, что случилось. Я ему рассказываю. Полицейские, которые должны хранить безопасность нации, по-прежнему смотрят на меня большими глазами. Минут через 20 им приходит в голову, что может быть попросить выключить телефон, оставить в сторону. Хорошо. В течение следующего часа, по крайней мере трижды, я требовал возможности позвонить адвокату. В этой просьбе мне было отказано, что вообще является... Это не САП, это не допуск. Я задержанный, в отношении которого латвийское законодательство абсолютно однозначно. Нет, у нас, по крайней мере, даже господин Майзит до сих пор не заявил, что в определенных ситуациях задержанным адвокат не полагается. Ну вот, как бы там все закончилось, я не знаю, но пришла госполиция, ребята были совершенно адекватными и объективными, даже в присутствии двух полицейских даже в туалет отпустили. Ну так что после всего этого, после очередного требования адвоката, инспектор Клейш убежал, да так и пропал. Ну, потом на полицейской машине поехали в полицейскую участок Матриса. После этого я пришел обратно подать заявление, которое в первый раз не удалось, так как казалось, что устные заявления они по-прежнему не могут принять, что приняли в письменной форме. Я им сообщил, что в следующий раз с устным заявлением приду с судебным исполнителем, чтобы он зафиксировал то, что очередная норма законодательства не соблюдается. Ну, по поводу этого не получится. Если коротко, мне действительно до боли жалко нашей страны, о безопасности которой охраняет, вот такие, вот просто, не смешно, понимаете, я прихожу один раз с камерой.
Потом у них есть целая неделя, чтобы как-то подготовить. Ну, чтобы подумать, ну вот какие нормативные акты мы можем там придумать или как-то, ну что-то. Прихожу, приходит дежурный Сондерс, говорит, есть кабинет нотейком 887. Что это такие? Я должен проконсультироваться. Вы совершенно заметили, если tos varbūt tad latviski pateikšu, ja tad, kad jums nākamreiz kāds stāsta par to, ka fotografēt vai filmēt vai drošības policijas ēkas nedrīkst. Ir likums par valsts noslēpumu, kur neviens pasaulē nav atcēlis, kurš ir spēkā. Šajā likumā ir skaidri un gaiši norakstīts, ka ir valsts noslēpuma objektu saraksts, kurā ietilpst šī kritiskā infrastruktūra. Bet ir šī likuma 4. panta, 4. daļa, kurā skaidri un gaiši rakstīts, ka ir aizliegta informācijas un citu par valsts noslēpumu atzīstamu objektu sarakstā iekļautās slepenās informācijas un objektu statusa un apjoma patvaļīga paplašināšana un attiecināšana uz informāciju un objektiem, kas ir bijuši un ir publiski izmantot un pieejami, un kas attiecas uz ziņu par drošības policijas ēkas atrašanās vietu, publiski pieejamību. Šeit ir iekšlietu ministrijas mājaslapas izdrukta, kur drošības policija pati apliecina, ka viņi atrodas šeit, objekts atrodas šādā adresē un tā tālāk un tā tālāk. Tā ka tas, ka atnāk kaut kādu cilvēku, kas nespēja nosaukt nevienu likumu pantu un saka, viss ir aizliegts, viss ir aizliegts, tā bija Padomju Savienība. Padomju Savienībā bija arī tas, ka pēc tam atnāca cilvēki palēkos svārkos un ādas metuļos un aizvedīja kaut kur tālāk. Nevis tāpēc, ka bija likums, bet tāpēc, ka viņiem bija tāda. Viņi uzskatīja, ka viņiem ir tādas tiesības. Господин Лапса, давайте вернемся по Фейсбуке. Да. Да? Вы передали в госполицию и запись тоже Да, конечно. под печатями, вы можете Да. Ну как, все время моего пребывания в полиции безопасности, в здании госполиции был включен диктофон. После того, как я отсюда вышел, мы поехали с экипажем госполиции, участок госполиции на улице Матейса, где я подал заявление на имя господина Тюзиса. Заявление у вас имеется, в котором потребовал, рассказал, в чем суть, объяснил все те моменты, которые явно свидетельствуют о нарушении моих прав. Потребовал начать уголовный процесс, определить людей не только конкретно инспекторов Нейта, но и тех работников полиции безопасности, которые эти преступные действия молча смотрели и все это совершали. Так как я сейчас уже очень начитанный и так далее, и знаю, что если запись скопировать с диктофона, это уже считается монтированная запись. Так что я оставил диктофон как он есть, со всей записью от А до Я. В моем присутствии диктофон был положен на специальный конверт, заклеен специальной лентой безопасности, все номера, все было включено на заявление, так что никуда он не пропадет. Цитирует портала Первый.ком десятки, если не сотни моих публикаций. Мне кажется немыслимым то, что полиция безопасности считает нужным узнать написанный университет медицины, если я получил высшее образование. И если так, то, пожалуйста, будьте добры, это утвердить. Да. Вы говорили, что полиция безопасности ЮНЕСКО, то есть решили по-русски. Это называется экспертиза. Как вы, может, помните, я это говорил в связи с тем, что это моя эпопея с камерой на фотоаппарате началась после твита госпожи Маргевич, которая является в некоторых из этих тем гораздо более осведомленной, нежели я, и которая написала, что многие работники полиции безопасности честно делают свою работу, а есть такие, которые разъезжают на БМВ и занимаются крышеванием. Основа чего? Я никогда не утверждал, что конкретные пока я не утверждаю, что конкретные работники полиции безопасности занимаются крышеванием. Но что это политический заказ. Это конкретно. Вообще все, что с вами происходит. 2 года заниматься
ерундой, ну даже вот эти, на такое, без какого-то импульса вряд ли пойдут. Но если вам хочется одного конкретного случая, я могу рассказать, что есть такой предприниматель Игорь Иванов, который осужден за убийство, за организацию убийства своей жены и что-то там еще сидит, там подал апелляцию или кассацию, не знаю. Так вот, в портале PT.com в нескольких публикациях документов очень четко и подробно описано то, полиция безопасности оперативным путем узнала, что в центральной тюрьме организуется покушение на жизнь этого самого Иванова. И ее организует, формальный организатор, это работник центральной тюрьмы. В записанных разговорах все было абсолютно понятно. Кто исполнитель, кто организатор, не было понятно, кто заказчик. Так вот, прошло 2 года с момента этой оперативной информации, до того момента, когда полиция безопасности вызвала организатора этого покушения на убийство, и потом дала ему время убежать из страны. Совершенно надо знать. Вот пришел, ему рассказали, в чем дело, приняли показания и сказали пока бай-бай. А через месяц задумались, ой, может быть, его стоит арестовать. А нету, конечно. А кто является заказчиком вашего? Точно не знаю. Вы рассчитываете на то, что на вас будут заведены еще ваших арестантов? Я не знаю, на самом деле, своих коллег, на которых были заведены уголовные дела, как подозреваемым или... Ну да, подозреваемым. Скажете? Ну, веселую жизнь. Ну, я надеюсь, но я-то им веселую жизнь точно обеспечу. Но вы утверждали о том, что существует взаимосвязь и взаимодействие между полицией безопасности, между спецслужбами и политическими структурами. Ну, Сайм, председатель Сайма упоминали фамилию Аблтоне, которые вот не то дают эти указания, не то исполняют их. Вот вы бы не могли все-таки прояснить взаимосвязь, ваше представление, как она выглядит? Случай с госпожой Дрейман показывает совершенно очевидно. Есть премьер, сын, который работает в банке. Банк имеет очень серьезные на десятки миллионов судебные разбирательства. Позиция государства в данном случае очень важна. Госканцелярия начинает проявлять какую-то самостоятельность, писать какие-то заключения, которые идут на пользу государства непонятно кому. Ну и госпожа Дреймана лишается допуска к государственной тайне и на самом деле и просто директор госканцелярии. На самом деле госпожа Дрейман, учитывая масштабность этого дела, может быть еще счастлива, что она жива и здорова. Нет, это еще впереди. Это кто у вас после полиции безопасности? Нет, ну пока надо составить полный каталог БМВ полиции безопасности. Полиция безопасности уже может готовиться, так как после проведения съемок на улице у меня есть такая замечательная штука, как дрон с камерой. У меня есть справка от Рижского самоуправления уже с прошлого года, в котором объясняется, что в публичных местах я этот дрон могу запускать как хочу, где хочу, ни с кем не согласовывая. Ну, только глядя на то, чтобы там не было каких-то безопасности. Так что будет следующей неделе, на самом деле, мы будем оттуда и дрон запускать. Теперь понятно, почему Латвия Ну, может быть, там уже, ну, узнаем, может быть, там уже установлено, хотя по всем проявлениям профессиональности данного учреждения, но, скорее всего, не знаю, запустят полицейского на воздушном шаре, чтобы заграждал вид.
ну как, ну если вы профессионалы в безопасности, и вы не готовы к тому, что к вам приходит человек с камерой, и единственное, что вы можете этому противопоставить, это поставить немножко корпулентного полицейского в метре от камеры. Это, ну, это позор, это ужас, ужас, ужас. Страны жалко. Знаете, я на самом деле мирный и спокойный человек, например, вчера у меня не было никаких абсолютно планов день провести так. Я делаю то, на что я имею право делать. А если появляются какие-то непонятные люди, которые считают, что закон для них не писан, спасибо им за это. Я думаю, что система проверок в здании полиции безопасности улучшена после прошлогодних аудиозаписей. Ну как, было время, когда первая запись была проведена iPad'ом. Полицейские безопасности с превеликим удивлением узнали, что iPad'ом можно записать аудио. Удивились и решили, что впредь iPad'у заносить нельзя. Потом они узнали, что есть и такие диктофоны, которые не полностью из железа и не 2-килограммовые, а немножко поменьше, которые помещаются в карман. Ну вот, теперь они дошли до каких-то совершенно немыслимых штук, но почему-то мне кажется, что они забыли эти штуки официально сертифицировать. Ладно. Ну, заявление написано, посмотрим. А вот тоже переводя из латышской части в русскую часть, вы, ну вот как-то утверждаете, что вы мирный человек, что вы знаете свои права, действуете в рамках правового поля, но при этом легко так сказали, что действия Гирса и Линдермана возможны только потому, что полиция безопасности не выполняет своих обязанностей. Но они тоже мирные люди, они тоже действуют в рамках правового поля и не нарушили на самом деле ни одного закона. Именно поэтому они продолжают оставаться на свободе. И в отношении них, возможно, тоже ведется такая же кампания, как в отношении вас. Может быть, вам объединить усилия? По приведению латвийского государства в соответствии, так сказать, вот тем нормам, которые... Наверное, это будет... Вы, наверное, хотите, чтобы я ответил честно, да? Ну, не там, да, об этом можно подумать, наверное, какие-то точки соприкосновения и так далее. Либо вы и они бесчестные люди, либо и вы и они честные люди, в отношении которых ведется... Мы люди совершенно разных... Ладно, скажем просто так. Гусь, свинья, не товарищ. Кто гусь, кто свинья, это какая... Ну, я, например, свинья. Ну, просто не товарищ и все. Ну, вот не вышло, не получилось. Если не национальный или на методах борьбы власти приходят? То есть они нравятся, что они хотят власть. Между ними, я так понимаю, я не очень так подробно следил, но я понимаю, что между ними достаточно много различий, и в биографии господина Линдермана имеется множество очень красочных фактов, которых нет в биографии Гирса. Но вы их через запятую, тем не менее, упомянули. Да, вот я такой жертва националистической пропаганды и так далее. Так на какой почве вот это вот гусь свинья не товарищ? Вот я повторяю вопрос коллеги. Идеологическое, наверное. Но в отношении того, что человек любых убеждений имеет совершенно одинаковые права в государстве, то, что он должен подчиниться только исключительно требованиям закона, а не чьим-то прихотям, в этом я с господином Гирсом и господином Линдерманом совершенно согласен. Ну, я их, нелегко, конечно, стоять одному перед неуклюжей, но частично вредной государственной машиной и как-то отстаивать свои права на другие взгляды на жизнь и так далее, и так далее. А как вы относитесь к тому, что происходит с НАБой? Это шоу для вас, цирк, или это нормальное проявление для вас? Этих идиотов в главе КНАБа разогнать, поставить кого-то нового и все. Это позор для Латвии, то, что
Ну, в принципе, это та же самая, вот этот процесс, о котором мы говорим, о полной неэффективности, паразитировании. Но это мы видим повсюду, начиная с того, что человека задерживают просто так, не дают ему адвоката, и заканчивая тем, что государство уже сколько лет не может разобраться с парой идиотов, которые из-за своих амбиций непонятно чего губят и бюро, и всю борьбу с коррупцией как таковой.